Eko Salaspilī. Vesela brigāde, 6 cilvēki kompānijā esam atbraukuši. Kurš nu kurais, cits breksi ķer, cits zandartu ķer. Kaut kas jau ķerās, nav liela izmēra zivtiņas. Salīdzinoši mazas, bet pozitīvi tas, ka kaut kāda kustība notiek. Cilvēku apkārt ir diezgan daudz. Skats labs, ūdens nolaists Daugavā. Līdz ar to var tālāk no krastiem sēdēt. Šodien mums sanāk tāds ļoti labs battles starp 5 cilvēkiem. Vienam ir Krišjāna Sols kaut kāds opes barība, vienam ir traper barība, vienam ir Marcela Vandeneidas barība, vienam ir Sensa un vienam ir Mačpro barība. Paskatīsimies, kura barība sasauks ziltiņu vairāk. Tie mieti, jāuzskaņa. Jā. Ko tie mieti dara pastāst? Nu, ar tiem mēra distanci, ar kurā ķers. Ja aprausi, varēsi atgriezties savā distancē. Jā. Sergej! Paprasi man kaut ko. Kā ķerās kaut kas? Ķerās, es noķēru vienu breksi, vienu gušķeru. Pagaidām nekas man vairs neķerās. Jau 3. iemetiens bez copes, neskapēc. Bet, jāpabaro gan jau, jāpacenšās. Kā saka, kā Guntis mīl teikt. Jā, pastāst, kāpēc jūs šo vietu izvēlējāties? Tāpēc, ka vienkārši... Tāpēc, ka tuvu. Tāpēc, ka vienkārši gribējās pastīties, kā tā ūdenskrāta izskatās ar nolaistu ūdeni, un it kā bija dzirdēts, ka te kaut ko ķēra tajās militārajās sacensībās. Cik sen viņas bija, kāds 3 nedēļas atpakaļ, laikam, apmēram. Kaut ko ķēra, arī tādas labas zivtiņas ir bijušas, un vēl, ja tas ir sacensību režīmā ķēra, tad mēs tā padomājām. Kaut arī mums te 5 cilvēki sēž uz krastu arī jau apmēram kā, laikam, puszonas sacensībās sanāk. Bišķi priecīgs ir, bet, pastīsimies. Bija copa laba, jā. Brexitis tūlīt būs galā. Saka, jābūt, jā? Tā būs, kur viņš liksies? Baros. Daugava jau. Ko tu te labi pagatavojies? Slavenā pasaules vicečempiona barība. Krišjāni, jā? Jā. Aha. Iegriezu tur baltos kukurūzu no starta. Ir jau viens breksietis, tāds gramus 250-300. Viens plicietis. Un tikko bija copīta, bet Uz nakti tā kā vairāk cerat vai? Es domāju, ka uz rīta pusi vairāk ceram. Jā, varētu būt.
Straumes nav, copa ir. Nu, davai. Nu. Šodien viss pa vienkāršo, jā, bez platformas ar krēsliņiem. Protams, kur te platformas ar krēsliņiem, te varam normāli sēdēt un copēt. Lai vienkāršāk viss, jā. Jā. Tās sportisti brauc uz ikdienas copi. Vajag visu daudz. Bet nu ko padarīs? Vai ne, Genādij? Yes. Ķīši vislabākās zivis. Cik tev ir zivis? Viens. Tas pats ir vajag labais. Viens. Jā, nē, divas samaldēja. Tur vēl iekšē plicītes tajā ķeselē. Kādu lomu šodien cer? Cik liela būs? Nu, kaut kādi. Vienu sāmu, 3 zandartus, 4 asarus, 20 kilo brekšos. Jā. Izslēdzās līdz ar gaismu. Esam sametuši 8 makšķers uz 4 cilvēkiem. Ar cerību noķer kādu uz Žani. Bet Žanis klusē. Žanis klusē. Nezinu, neatēlā, te iespējams, ne, lai gan, kā saka, naktī iet uz saklākām vietām ēst, medīt. Teorētiski vajadzētu būt labāk nekā otrā pusē Daugmalē. Bet nu pagaidām nekas par to neliecina, kad būtu kaut kāda kustība. Labi, viena copa bija kaut kāda smuka uzstiens, bet izties, ka tikai piebakstīja un turpinājumu nebija. Nu skatīsimies, ko darīt. Gaidīsim, cerēsim, ka kaut kas pamainīsies kādā mirklī. Pulkstenis ir 5 no rīta. Pagaidām ir klusums. Nosēdējām visu nakti. Pa nakti copes var teikt, ka nebija vispār. Tagad mēģinam un ceram kaut ko uz rīta copi. Skatīsimies, kā ies tālāk.
Izskatās, ka mums ir šī rīta pirmais breksis. Nākamajos es negribu. Viņiem tu patīk, ja? Gunčā atbrauc un viss notiek.